Nu, un Rīgā Merķeļa iela, tepat blakus Brīvības bulvārs, abas puses, kur lielākā daļa ēka ir būvētas pēc pirmā latviešu, parasti saka, ar profesionālu izglītību, bet nav zināms, vai viņam bija vai nebija profesionāla izglītība, bet viņš bija pirmais profesionālais latviešu arhitekts Jānis Fridriks Baumans. Pēc viņa projekta lielākā tiesa ēka šeit tuvāk apkārtnē arī tapušas. Un, ja mēs ejam pa Brīvības bulvāru, tad ļoti labi var redzēt šo ārkārtīgi vienmērīgi piesātināto fasāžu apdari, šo apdares būvplastiku, kurā ir tā vai citādi interpretēti dažādi klasiski ornamenti.